Šitas ir austrāļu eikalipta koks, no kā mēs būvēsim vienu misas tecināšanas tādu bļodu īstenībā. Tā labā lieta, ka šeit jau baltās skudras ir pusto darbu mums izdarījuši, ka viņi izēduši jau to iekšu. Citādāk te būtu baigi liela grepšana, tas stundām, dienām aiziet. Lai šito te pārtaisītu par vienu misas tecināšanas tanku vai bļodu drīzāk, mums ir jāizgriež tā augšviņam, un tad vēl jāizkal drusku vairāk tas koks, lai mums paliek tāda bļoda. Te mēs abos galos ieliksim vēl dejas, lai aizturētu to iesalu, un tad šeit ir maz caurum, pa ko tā misa tecēs. Misas tecināšanas kubla. Te viņš ir sīkāk parādīts, kā mēs viņu būvēsim. Kad no tā mēs būvēsim senlatviešu alus darināšanas ierīces. Ko tu tagad dari? Tagad izmazgāju visu tankus, lai viņi būtu tīri. Pirms mēs sākam darināšanu. Viņi jau bija tīri izmazgāti, un viņi stāvējuši kāds 2 nedēļas, vienkārši lai tur nav putekļi sakraujušies pa to laiku. Tad mēs uzstādīsim visu, sāksim ūdeni vārīt, samalsim iecālu, un tad būs retīgi. Tas sāksiet. Ok, mums šeit viss ir uzstādīts, gatavs, lai alu darinātu. Mēs esam sākuši to, kādā lietās zilgana oranžās liesmas. Tad šeit pirmais tanks, kas mums galīgi augstē, ir karstu tanks vai karstu ūdeni kubla. Šeit pašreiz kā 35 litru ūdens sildās. Sildīs līdz 80 grādiem. Un šitas tas elements, jā? Jā. Nu, te ir interesanti tā iekšpus viņam. Šitā varbūt labāk tas redzēs. Šitas ir, tāds siets īstenībā. Šitais te viņa satura formu, tāda mazliet ielocīs arī nerūsējušais tēraudzes. Un te man ir tāda, gumija apkārt riņķī, lai viņš labi sēž tai nelaiž garām. Tad tas sēž šeit apakšā, viņam galīgi vidū ir izurts caurums, pie kā ir pieskrūvēts šis krāns, savu kā tad mēs tecināsim to misu. Šitie tanki sastādīti tā, viens virs otrs, jo mēs visu ar gravitācijas spēku šo te darināšanu darīsim. Es negribu pārāk sevišķi celpos tankus, un mums pumpa nav. Tas ir tik smaisīts to ūdeni, un kur pārvērt tur ciete un ogļbaltu un vielas tiks pārvērst pēc cukuriem. Šis ir, kur mums nāks misa ārā, saldus sīrups, no kā alus tiek darināts. Reiz, kad tā procesa ir pabeigta, viņš tiek te notecināts ar 2 tādām kannām vai krūzēm. Es viņu maisīšu apkārt, pirmajā ārā ar visādiem netīrumiem, graudiem iekšā, turpin viņu liet atpakaļ iekšā, un viņš pats sāks filtrēties, pats savā vaļā. Reiz, kad viņš tecē diezgan tīrs, tad viņš tek šeit lejā 3. tankā. Šitas ir katls, or the kettle. Šitas arī ir 50 litrīgais nerūsējamā tērauda tanks, kur mēs vārīsim misu. Viņš vārīsies kādu stundu. Zem šitā tanka ir vēl šitāds gāzes elements, kurinātājs, un viņam ir vara krāns šeit, caur kā mēs arī to misu beigās dabūsim ārā. Jā, reiz, kad misas vārīšana ir gatava, mēs šito te katlu uzcelsim šeit augšā 3. stāvā, lai atkal izmantot gravitācijas spēks, un dzesināsim vārojušo misu no
tuvu pie 100 grādiem līdz apmēram 20-25 grādiem caur šito te aparātu. Te ir 20 plates nerūsējošais tērauds blakus viens otrai, un mise tiek spiest par katru otro platu un augstais ūdens par katru otro platu. Un tādā veidā augstais ūdens atņem to karstumu tai karstai misei. Tad viņš iztecēs ārā pa šito te cauruli šeit, un te man būs sterilizēts fermentācijas vesels, kubla, kur tad pieliks vēl klāt raugu, un tad sāksies fermentācijas process. Labi, viss ir uzstādīts, mums ir vēl mazliet recepts jāpagatavo, iesalds jānosvēr, jāsamā un tā, bet ko mēs esam pat izdarījuši, ir uzstādījuši šito te karsto ūdens katlu, lai viņš sildās. Mēs tagad skriesim augšā, samalsim iesalu, nosversim apiņas un sagatavosim visu mūsu vīles alus darināšanai. Labi, mēs esam 4 alus receptes sagatavojuši. Šitas ir porters, viņš prasa 4 kg bālo augstfermentējošo iesalu, 1 kg tumšo Mīnhens iesalu, 500 g kviešu iesalu, 200 g šokolādes iesalu, 200 g dedzināto miežu iesalu. Un tātad, ko es izdarīšu? Man te visi tie iesali ir par maisiem salikt. Es tagad viņus visu nosvēršu, šitos te kvantumus sabaidīšu visu vienā maisā iekšā. Tad no to maisas mēs ieliksim šajās zirnavās un samalsim viņu. Un tad to samalto iesalu vedīsim taisam lejā vai mērciem. The blackest of all black malts. 1400 EBC. Tas ir krāsas mērīšanas skāle. Labi, mums ir iesalas viss izsvērts un salikts šajos lielos maisos. Mēs tagad to iesalu bersim mūsu nerūsējošā tērauda zirnavās un ar elektrisko urbi mēs viņu samalsim. Un tik smalki mēs viņu samalam būs ļoti svarīgi, jo mēs gribam katru graudu pārlaust, bet mēs negribam iztaisīt ilgspilnīgi. Mēs gribam paturēt, lai vismaz aulas vai ārpus tiem graudiem ir viss vienā gabalā, jo tas ir, kas ir ļoti svarīgs filtrēšanas procesai. Ja mēs samalam viņu līdz miltiem, mums iznāk kaut kā putra un nekas nesanāks no alu. Oriģināli šim bija viens rokturs, ko roku mēs te griezam, bet īstenībā, lai vienam darījumam samalt šitos te 6 kg iesalu, man kā kāds 35 minūtes. Un līdz tam laikam roka tik nogurusi, nevarēja pat alus tanka pacelt gaisā. Ja jātaisa 4 alus pēc kārtas, tad daudz vieglāk ar šitādi. Ar modernās tehnoloģijas palīdzību. Šitā izskatās samaltais iesals. Kā var redzēt, katrs tas grauds ir bijis, viņš ir iesprādzis, nav neviens paslaists palicis, bet tās čaulas, tie husks paliek lielā mērā vienā vai 2 gabalos. Un tas mums veidos tā dabis filtri, ka mēs tecināsim to iesalu.